Pienācis laiks kalendāros atzīmēt Latvijas enerģētikas neatkarības dienu. Šī gada 9. februārī gaidāma Baltijas elektrotīklu sinhronizācija ar Eiropas energosistēmu, un tas nozīmē, ka pilnībā atvienosimies no Krievijas kontrolētā BRELL tīkla. Gluži kā iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO, šis ir loģisks nākamais solis, lai garantētu Latvijas aizsardzību un stabilitāti. Kādi tad ir sinhronizācijas ieguvumi? Drošība un moderns energotīkls. Nenoliedzami energodrošība ir arī valsts drošības jautājums, jo energosistēmas var kļūt par hibrīdu uzbrukumu mērķi. Lai mazinātu šādus riskus, ir būtiski kļūt neatkarīgiem no austrumu kaimiņiem. Pievienošanās Eiropas tīklam ļaus uzturēt stabilu energoapgādi arī neparedzamos apstākļos. Nemazāk svarīgi, Eiropas energotīkls, kas ir lielākais pasaulē, ir krietni vien modernāks un inovatīvāks nekā līdzšinējais BRELL. Lai Baltija varētu pieslēgties Eiropas tīklam, pēdējo gadu laikā jau veikti ievērojami infrastruktūras uzlabojumi. Latvijā izbūvētas elektrolīnijas vairāk nekā 500 km garumā, Baltijā piegādāti 9 sinhronie kompensatori un bateriju sistēmas. Ko tas dos? Tagad tīklam būs iespējams pieslēgt vairāk atjaunojamās enerģijas avotu – saules un vēja elektrostacijas. Ja prāto, vai sinhronizācijas projekts nozīmīgi ietekmēs elektroenerģijas pārvedes tarifu, tad zini, ka satraukumam nav pamata, jo projekts norisinās ar būtisku Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Ņemot vērā dezinformācijas riskus, svarīgi atcerēties, ka sinhronizācijas projektu Latvijā īsteno akciju sabiedrība Augstsprieguma tīkls un Klimata un enerģētikas ministrija. Seko šiem avotiem, lai iegūtu uzticamu informāciju.